Latvijas piekraste. Vieta, kur jūra satiekās ar cilvēku. Šeit zvejniecība nav tikai nozare. Tā ir tradīcija. Tās ir Latvijas saknes. Šajā raidījumā mēs dosimies pie piekrastes ļaudīm. Uzzināsim, kā viņiem šeit sokas un kā zvejniecībai palīdz Eiropas fondu atbalsts. Parunāsim par vēsturi. Saimniecība. No kura gada jau mēs varam fiksēt viņu pierakstīt? Precīzi es nepateiktu, bet es zinu, kad ir veidojies šitas ciems, tad ir pirmie 8 zvejnieki. Nu, ne zvejnieki, pirmie 8 dzimis, kas ienāca šitai veidoja šito ciematu. Mans senčs bija viena no tiem 8. Un visu mūžu, visi bijuši zvejnieki, paudzēs. Tepat mēs esam dzīvojuši, šitā jūrā gājuši. Tā ir mūsu dzīve, šī ir mūsu vieta. Jā, nu pateicoties arī tam, ka, cik es zinu, tad aptuveni pirms 5 gadiem atkal radās biedrība Mazjūras zvejnieki. Jā, 3 vīriem, redzot, kas notiek riņķī. Eiropas nauda nāca, zvejnieki īsti paņemt neko nemācēja un nevarēja. Mēs 3 vīri sadomājam, mums bija atbalsta komanda, izveidojam Mazjūras zvejnieku biedrību. Tagad jau tai biedrībai ir 74 biedri, bet 4 pieņēmām vēl tagad klāt pēdējā kopsapulcē. Tā ir visa Latvijas piekraste, no Kuivīžiem līdz Jūrmalciemam. Nu, tad beidzot ir tā, ka zvejnieks var viens ar otru sazvanīties un teikt, ka man ir šitāda lieta, man vajadzētu šitādu palīdzību sarunāt, un tad arī jūs varat tikt pie arī kaut kādām Eiropas naudām vieglāk, vai ne? Protams, sākums bija grūtāk, cilvēkiem daudz bija neticība, atbalsts, viņi nemācīja, nesaprat, mēs esam izskaidrojuši, process ir aizgājis, mēs esam runājuši nepārtraukti arī ar ministri runājām, ar lauka atbalsta dienas. Noteikumi ir uzstājusi tādi, lai viņu zvejniekiem būtu vienkārši un izdevīgi, un zvejnieki ņem tos projektus. Labi, varbūt tagad nedaudz būs jāpamaina noteikumi, bet process ir aizgājis, zvejnieku dzīve ir atvieglota, viss notiek. Gan jau, ka ir jūtams arī tas kopējais labums, kāds nāk no padarītiem projektiem, kā arī visiem pārējiem ciemā, ja jau ciema ir viens zvejnieks, tad tomēr visiem pārējiem arī labāk, vai ne? Nu, protams, ja tas zvejnieks ir, tomēr cilvēki brauc pie jūras, lai nopirktu to zivtiņu. Daudz no viņiem. Lai viņi parunātu to zvejnieku vai dabūtu to kvalitatīvo zivu. Ja tāds zvejnieks var dzīvot, attīstīties arī tas turismu plūs. Un, kā es teicu, visu sezonu cilvēki ir pie jūras, jo ziemā ir tukšs. Tas zvejnieks tur paliek. Un ar projektiem, protams, ja vīri gados tāpatās, kas ir jūrā, neviegli dzīve bijusi. Ja viņš ir stums ar tački, ja ķer savus rīks, un tagad viņš varētu transporta līdzekli uzvest smags 100 kg smags rīks. Es domāju, ka tas ir baigais. Tā ir doma par cilvēku tieši. Bet vai kāds ir pareiķinies, cik viņš piesaista cilvēks Latvijai, piekrastei, un tur gūst labumu katrs mazais uzņēmējs, kas piekrastē dzīvo. Viņš atbrauc pēc zivtīm, viņš iet kroziņā pēd, viņš iet tepat bērcībā sieriņu nopērk. Tā jau ir tā. Tā kā magnēts. Visi runā par projektiem, bet kādi ir tie jūsu projekti, kas ir tie iesāktie procesā varbūt un pabeigti arī? Projekts mums ir bijuši vairāki. Esam ieguvuši piekabes, kvadrciklu, izveidojam mājražotāju, aprīkojam ar galdiem, saldētām, ledskapiem, tīrīšanas galdiem, kur tīri zivs. Un tad vēl caur līderiem dabūjām mikroautobusiņu ar visu dzēsētavu. Kas mūsu, kā zvejniekiem, tas dzēsētavu ir zelta vērts. Nē, kā tev nebojās zies, to var ilgāk bet, protams, vasaras laikā, sevišķi, ja mēs vēl zvejojam Ventspilī, tāpatās kā pēc bērcim atvest zivs no to vasaras laikā un aizvest līdz centrāla tirgumu. Tas viss ir tāds vajadzīgs lietas, saimniecība. Par to mēs tikai varēja sapņot kādreiz. Jā, redz sapnis, labi, ka tas sapnis piepildās uz labo pusi, ka nav murks, kas piepildās. Bet, piemēram, ja tas sapnis, saprot, saldētā būtu forši. Bet kā tas sākums ir? Kas raksta to visu, kas to visu mēģina izdarīt? Sākumā mēs domājam, kas vispār to darīs un kas to uzņemsies. Tāpēc, ka mums jau zvejniekiem kā tāda mūsu saprašana no tiem papīriem un dokumentu kalniem nav nekāda. Godīgi sakot, arī laiks nav. Jā, taču jūrā ir. Bet ir meitenes, kas māk to, un mums, piemēram, meitene no Ventspila. Mēs atradām, kas projekts bija jau rakstīts uz zemniekiem. Viņi no sākuma tagad skeptiski, viņi teica, viņi zvejniekiem nekad nav strādājis, viņiem tas ir kaut kas jauns. Bet tad, kad mēs viņai izstāstījām, pamācīja, kas, ap ko tā lieta rodas, viņi tā padomāja, labi, mēģināsim. Un tad jau, kā viņi pirmo uzrakstīja, tad jau viņi mums uzrakstīja arī nākošo, un arī citiem zvejniekiem mēs ieteicām, un viņi arī citiem zvejniekiem. Tas pirmais, kurš noskrien to distanci. Galvenais jau tas, jā.
Kas ir tas, ko gribētos vēl tajā visā, kā jau vienmēr gribās vēl kaut ko foršāku, zin kā? Ko gribētos uzlabot? Nezinu, varbūt ar laiku būs kā Igaunijā. Igaunijā jau tomēr vairāk ar tos vairāk atbalstītiem motoriem, jā, laivām jaunām. Pagaidām mums tie atbalsts nav tāds tieši motoriem un laivām, varbūt ar laiku. Arī kaut kas tiem motoriem un laivām arī kaut kas pamainīsies. Es jau ceru, ka... Tāpēc, ka tā drošība jau uz ūdeni galvenais jau ir tas tā laiva un tas motors. Tā, cik es saprotu, pirmais projekts atbrauc, vai ne? Jā. Šitas ir visā savā krāšņumā. Šitas ir pirmais projekts. Par šito jūs pirmo rakstījāt papīrs, ja? Jā, šitas ir pirmais. Reku, tas ir, mēs redzam, lučmūris vai augšā ēnkurs, tāpat viss tīkls. Viss jādabū līdz turienē, tā, kad ir paisums. Kaut vai līdz šajienē, jā, un tā kā ir bēgums, tad jau mums ir rēķi, kuri. Cik tas ir vēl? 300 metri apmēram vēl. Šis ir brīnums numur 2, vai ne? Jā, šis ir brīnums numur 2, tas ir caur līderu atbalsts programmu zvejniekiem. Tas ir tas buss, ko es jums stāstīju, to dzesētam, kas mums ir ļoti nepieciešams. Kā jūs redzat, zivs ir jau ielādēts, līdzās iest, protams, centrāli tirgi. Tāda dzēsēšanas iekārtā ir zelta vērta. Tas ir tas leduskapis. Tas ir tas leduskapis, kas ir vajadzīgs. Agrāk veidāt šito visu vienkārši ar ledus budelēm sasaldētām. Saldēt no saldētās. No, vai tieši tā. Taimiņš sīgs, iztīrīts vakumā jau. Jā, un šeit ir tās iekārtas, kur tu vari to visu sataisīt. Jā, šīs ir tās iekārtas, jā, kas ir nepieciešamas bija. Skalo griezt un ņemies. Skalo griezt un ņemties un mazgāt, jā. Un pēc tam uz kūpinātā prom. Jā, un tur arī tur divi lieli leduskapi. Jā, 2 lieli leduskapi. Viena ir saldētā, viena ir dzesētā. Viena ir saldētā, kur saldē, un tur var turēt svaigu zivi iekšā saglabāt. Kad esam aprunājušies ar zvejniekiem, dosimies uzklausīt, kas sakāms Zemkopības ministrijas valsts sekretāram. Saule spīd, zvejniecība attīstās. Kā Eiropas pienesums ir jūtams mazjūras zvejniekiem? Mazjūras zvejniekiem Eiropā ir liela nozīme, jo šī periodā, jo īpaši, teiksim, mazjūras zvejniekiem vai piekrastes zvejniekiem šis atbalsts ir 100% apmērā, jo mazjūras zvejnieki vai piekrastes zvejnieki ir tie, kas, teiksim, no visām šīm kvotu samazināšanām un no visām šīm dažāda veida prasībām ir cietuši visvairāk un ir vislielākais samazinājums. Tad līdz ar to, kā dabas daļai, jo zvejniecība Latvijā vismaz ir dabas daļa, šeit gan saule, gan rudens, gan pavasars, gan ziema. Pilnīgi viss ietekmē zvejniecību arī vajadzētu būt. Tā kā uzturošai, jo zvejnieki jau paši arī tur roku uz pulsa, ko var ķert, ko nevar ķert, lai tā daba būtu un paliktu arī nākamajām paudzēm. Jā, tieši tā ir, kā tu saki, kad zvejnieks jau rūpējās, viņš jau negrib visu izķert šodien vai kaut ko sabojāt, jo viņš jau domā ilgtermiņā, viņš šeit ir dzīvojis paudzēs, un arī paudzēs plāno dzīvot. Tā ir, teiksim, arī drošība mums redzot, kas notiek jūrā, jo redzam, kāda ir ģeopolitika. Tā ir apdzīvotība šeit. Šie ir vietējie cilvēki, kas ir patrioti šeit, kas dzīvo šeit un rūpējās par jūru, par dabu, par valstu un par visu pārējo. Tas ir mūsu saknes, un ko par šo visu domā? Labi, stipri tālāk, bet tomēr Brisele, ko saka par šo te, ka Latvijā mums ir savi zemnieki un savas saknes pie jūras. Briselē par šiem jautājumiem, protams, arī runā, un arī šodien kā reiz esam atgriezies no Briseles, no ministra padomas. Tur bija diskusija par to, kad vajadzētu aizliegt vai samazināt, teiksim, svina izmantošanu dažāda veida zvejas rīkos, lai teiksim, mazāk piesārņot jūru, bet ja mēs paskatāmies pēc būtības, tad jau šeit nav alternatīvas. Un mūsu viedoklis kā Latvijas un arī 14 citu valstu viedoklis bija par to, ka mēs to nevaram darīt, jo nav alternatīvas. Ja mums ir alternatīva, tad mēs varam domāt par kādu veidu aizliegumu. Un ja mēs paskatāmies uz to, cik tad zvejnieki izmanto to svinu savos rīkos, tas ir ļoti, ļoti maz salīdzinot ar visām citām lietām. Es teiktu, ka pat lielam nemaz. Jā, ar kaut kādu tankeru salīdzinot vai ko, tas ir stipri mikroskopiski. Kā ar tām aļģēm ir? Jo es zinu, ka tā ir pastāvīgā zvejnieku cīņa, kad mums vajag saglabāt šo vietu. Šeit jūs nedrīkstiet zvejot, jo ir aļģis. Bet tās aļģis tiešām joprojām ir tik svarīgas Eiropai. Daudzas lietas ir svarīgas, bet šeit ir pats svarīgākais ir atrast balansu, lai var pastāvēt zvejnieki, lai var pastāvēt cilvēki un lai var pastāvēt daba. Tam ir jābūt balansā. Un nevar būt tā, ka mēs visu aizlieksim, tās aļģes mūs pārņems un tā daba mainīsies pavisam. Tam visam jābūt ir balansā. Protams. Vai ir prātā kādas izmaiņas, kas varētu būt
šajās visās atbalsta lietās, lai zemniekiem būtu vieglāk, labāk, lai tā visa lieta labāk iet uz priekšu? Pašlaik mums ir diezgan liela diskusija par to, ka piekrastes zvejniekiem būtu jāzvejo ar selektīvākiem zvejas rīkiem. Un šeit ir ar Bioru notiek pētījums, un kur pirmšķietam liekas, ka tas pētījums varētu būt labs, un šie selektīvie rīki varētu strādāt, un ja viņi strādās, tad arī mēs veidosim speciālu programmu, lai piekrastes zvejnieki varētu šos selektīvos zvejas rīkus iegādāties, kas būtu divu veidu labums. Tas būtu labums dabai, kur mēs mazāk varbūt nodarītu kaitējumu, un otrs būtu liels labums zvejniekam, kad viņš arī šo lomu saņemtu, kur ronis būtu iespējams nodarījis nemaz skādi vai ļoti, ļoti mazu skādi. Un arī šajos zvejas rīkos tad ronis arī nevarēs sapīties vai tikt iekšā, vai daudzreiz mazāk tikt iekšā, kāds notiek līdz šim. Tā kā būtu vēl precīzāk vai labāk lietojami instrumenti. Jā, to mēs saprotam, ka daba ir jāsargā, un tāpēc arī mēs kopīgi šeit domājam tos risinājumus, kādā veidā palīdzēt piekrastes zvejniekiem, kā sargāt dabu, kā sargāt šos roņus un visu pārējo. Bet, kā jau iepriekš teicu, šeit visam ir jābūt balansā. Nevar būt tā, ka viens ir svarīgāks par otru. Tad jāskatās viss bildi kopumā. Bildi jāskatās kopumā un jāskatās uz visiem puzles gabaliņiem. Nevar būt, ka viens puzles gabaliņš ir svarīgāks par otru, jo bildi ir jāsaliek pilnīgi kopā. Jā, viens mums ir skaidrs, ka zvejniekiem ir jābūt. Par to vispār nav šaubu, jo mēs esam šeit dzimuši, auguši, dzīvojuši, un tā ir mūsu sadaļa. Mēs gribam šo zivtiņu, mēs gribam pie savas jūras. Un tā ir mūsu drošība, ka šeit ir mūsu cilvēki, mūsu acis. Mēs redzam, kas notiek mūsu jūrā, mūsu dzimtenē. Esam uzklausījuši Zemkopības ministrijas valsts sekretāru. Tālāk dosimies apskatīt laivu, ko pateicoties Eiropas Savienības atbalstam zvejniecībā, lieto kāds no mazjūras piekrastes zvejniekiem. Zvejnieks saimniecības Vīņas. Cik ilgi jau nodarbojaties ar to visu? Principā jau Krievu laikos jau ir iet tēvam līdzi jūrā. Tas ir paticis azarts. Tad to ir jāieaudzina, to ir jādzīvo, un tas nav tā. Kopš mazām dienām? Jā. Ļoti precīzi datumu mēs nesapratīsim, kad mēs gājām pirmoreiz jūrā. Iespējams bija ziema, varbūt bija vasara, bet tikpat labi arī rudens vai vasara. Vairāk bija rudeņi. Rudeņi bija. Plaši laiki. To var atcerēties, jo parasti jau augsts ir tad jūrā, ejot ir iesaļoties siltāk. Tad, kad ir zivis, tad vairs nekas nesalst un viss ir ok. Tad ir jāņem. Jā, tad ir jāstrādā. Tas ir azarts, tas ir zināms azarts, tas ir, protams. Noteikti, ka kopš tā laika daudz kas ir mainījies, gadi, kā stirnas ir aizvijušies, un tagad zvejniecība, ko nodarbojās zvejnieks saimniecības Vīņas tagad? Principā mums visvairāk ir stāvadi, zvejojam ar Vīņām tieši, mums ir divas saimniecības. Sievai ir saimniecība Dzelmes, un tur arī esmu strādnieks, un tad divām saimniecībām mums ir diezgan stāvadi, 20 pāri stāvadi. Principā reņģes, butes, vēja zivis, kas ir mūsu galvenais, tad vēl kāda vimba, kaut kas tāds. Kā vispār mazjūras zvejniekiem ar palīdzību no Eiropas fondiem sanāk? Beidzot jau vairāk. Mēs jau bija iepriekšējā periodā kaut kādus projektus, mums jau ir diezgan tie projekti, bet tā kā pēdējā laikā vismaz tiek saklausīt un kaut kas vairāk tiek. Tur ir paldies Andrim ar Ivetu, kas tur kaut viņiem veselība viss. Un tā ir laba lieta, jo mēs, ka ir kopā, viens nav varējis. Tas ir tāpat kā zemē un tāpat jūrā. Ir tikai kopa, kas var kaut ko panākt. Jo varbūt kaut kas mums iznāks, kāda varbūt, nezinu, domājām kaut ko tālāk, varbūt kāda ražotne, jo šobrīd tāda reņģa, es nezinu. Mums nesapratīs, nākošās tautas nekas mums nesapratīs, ja mēs neuztaisīsim kādu ražotni, šitās zivis ar ikriem un viss ir. Jo ir jau citur, Japānā, piemēram, reņģi ikri ir ļoti lielā cieņā un dārgi un viss kaut kas. Mēs vienkārši, mums piespiež lielie ražotāji, piespiež pa lētu atdot, kamēr mums pašiem nav pārstrādes, mēs dabūjām pa lētu tirgot visu kaut ko. Sanāk tā, ka apvienojoties, jūs visi mazjūras zvejnieki ar savu visu biedrību, jūs arī vieglāk varat īstenot šos Eiropas projektus. Jā, varētu nākotnē būt kaut kas vairāk, kaut kādi lielāki projekti, dārgāki, jo viss maksā lielu naudu, kas ir tieši rūpnieciski. Bet mēs stāvam te pie viena projekta, cik es saprotu. Tādu pilnīgi nejauši esam sagadījušies, ka te apstākļu sakritības dēļ esam pie projekta, kurš, kā saucās, jums oficiāli gan jau ir kaut kas ierakstīts ailēs. Neatceros tieši, bet
bet šis ir tādā ziņā unikāls, ka pats ir izdomājis visu. Saprotam, viņš ir tapis tāpēc, ka paliek ar visu. Neviens negrib strādāt to smago roku darbu. Jo tā ir Šis atvieglo. Šis atvieglo. Un ko tas darīs, šitas brīnums? Tā ir tā, ka velk bušu vadu. Te ir principā 2 ruļi, uz ko ir katra puse kilometra striķi. Jo bute ir tāda, ka viņi neiet striķim pāri, un tur ir principā tiek vilkts vads. Bet kas jums raksta to visu? Tev jāiet butes zvejot, un tev arī jāraksta Eiropas projekts. Kas jums to visu, tas raksta darbus? Kur te rūķi? Pats ar sievu. Paši, jā? Jā, paši. Pagāja noņemšanās. Visur ir noņemšanās spētīgi. Kā no 5 sākām, tā ir 9 vakarā, pēc 9 tiekamies. Viņai 2 darbi, firmas, grāmatvedības, Eiropas projekts. Bet nav jāstrīdās, baigi forši. Tas nav laika. Nav ka laika. Eiropas projekta galvenais ieguldījums ir tas, ka uzlabo ģimenes dzīvi. Arī? Jā. Nav laika, laulātēm nav laika strīdēties. Jā, šodien ir grūti, bet jādomā uz priekšu, būs vieglāk un viss kaut kad, ja mūs vēl joprojām saklausīs un viss būs iespēja ir izdzīvot. Un patīk jau te nejauka braukt uz kaut kādām ārzemēm un viss ir izbraukāts jau viss malts, bet vai tas ir. Ne jau darba darīšu, bet tāpat jau paskatījies, kā tie cilvēki, kas atgriežas, vai tad viņi ir laimīgi, kas viņiem. Sava jūra, sava vietā. Jā, labi, paldies. Labi, paldies. Vislabāk. Jurģi, kā pa dzīvi, cik sen jau tu nodarbojies ar šito visu? Šis ir tēva arots, kur es veiksmīgi turpinu. Tēvs man paņēma pirmo reizi jūrā līdz 3 gadu vecumā. Un tā es saslimu, tad viss tas sākās, tas azarts, tas viss, un sāku celties no rītiem un iet jūrā līdz, un uz skolu negribējās iet jūrā un darīt arodu, un tā lēnām saslimu. Tā tas arods ir palicis, un tas ir viens no mūsu kultūras kanonu arodiem varētu būt. Zvejniecība, jo te mums ir Baltijas jūra, mums nekur no viņas nav jābēg prom. Protams, mēs pie jūras esam dzimuši un mums jūras kultūra jāturpina, jo mēs esam jūras valsts. Tātad skaidrs, ka no 3 gadu vecuma, ja prasa, no cik gadu vecuma darbojas, tātad no 3 gadu vecuma sāk iet jūrā. Un kā tas viss ir attīstījies, tavuprāt? Pozitīvā virzienā. Kāda ir tās galvenās, tās pārmaiņas, ko tu sajūti? Kad viss tiek domāts, kādreiz bija tikai tas padomu mantojums, kas bija palicis no Krievu laikiem, un viss tiek uzlabots, viss atjaunots. Kādreiz bija 20-30 kg ēnkuri, tagad ir 2-3 kg ēnkuri, kas pēc pareiziem leņķiem notur tīkls uz vietas, viss ir kompaktāks, viss ir tikai progresā. Par pašu saimniecību. Kā tev saucās saimniecība? Zvejnieku saimniecība Vilnis. Vilnis? Vilnis. Vai varbūt skaistāks nosaukums zvejnieku saimniecībai. Es domāju, ka, ja būtu tāds konkurss Latvijā, tad tu zini, kādu vietu tu iegūtu. Es domāju, ka kaut kur pirmajā vieniniekā, es domāju. Noteikti kaut kur sākumā būtu. Tas ir topos, jā. Jā, noteikti, ka sākumā būtu. Ar ko Vilnis nodarbojas? Ko jūs zvejojat? Mēs zvejojam principā visu, ko var nozvejot. Sezona sākās tā šajā mazajā upītē, nēģu zveja. Zvejojam nēģus. Tā sezona ir 3 mēnešu garumums, novembris, decembris, janvārs. Tad mēs beidzam, bet paralēli zvejojam salakas un taimiņus. Bet vislielākā problēma ir ar to jūras zvejniecību, ronas. Kas mums visu laiku ēd nenormāli tīkls kopā, zivis, un tā ir tā galvenā smagākā problēma, ar ko mums jācīnās. Parunāsim par tiem projektiem. Tātad tu ķer visu, tev nākās izvairīties no roņiem, kas nosaka to, cik efektīvs ir tavs darbs faktiski. Kā tajā palīdz kaut kāda Eiropas fonda lieta? Katrā ziņā tas ir nenovērtējami. Vislielākais paldies, es gribētu teikt no sākuma mazjūras zvejniekiem,
kas izcīnīja šos grantus 30,000 projektus uz 100% intensivitāti. Ja? Jo iepriekš mēs nebūtu skatījušies uz tos 60, 70, 80%, nemaz neskatījāmies, nebūtu skatījušies. Ja? Jo viss ir tik dārgs, ka pašiem jāiegulda ir un pašiem ir viss zvejsrīki jāsatājas, viss. Ir svarīgāks lietas, kur to naudiņu ieguldīt, vai tu varētu izdzīvot. Ja? Un tad, kad parādījās mazjūras zvejnieki, kad saliedēja mūs visus kopā, ja, un arī tie 100% parādījās, tas ir nenovērtējums. Es varu pateikt par šito kvadraciklu, ja, nenovērtējums aparāts. Ja. Kādreiz mēs stiepām Liedegā augšā, nonācām krastā 300-400 kg zivis, ja, pa šitām irstošajām smiltīm, kā tas nogurdina vēl trakāk nekā zveja. Ja. Tagad mēs forši piebraucam pie laivas, ieceļam iekšā, uzvedam augšā, ātri un kvalitatīvi tā zivtiņa tiek nogādāta vēsumā, kur arī var saglabāt savas funkcijas un nav tā, ka sabojājas. Vai tev ir jau arī plāni kaut kādā nākotnē, ko tu domā, jā, šis ir tā kā uzlabojis? Ir arī šī brīdī ir bus ar ref, jā, kas mēs zvejojam Ventspils novadā, jā, tā Ārgales pagastā, kas palīdz mums atgādāt zivis mājās, jā, svaigas, jā, var palikties uz vietas, sazvejot, jo bija tā lielākā problēma. Teiksim, ka, piemēram, vimba nāk, jā, viņi ātri bojājas karstajā laikā. Viņi nevar līdz mājām dabūt, viņi uz vietas ir jāpārdod. Līdz ar to mēs varam dabūt pievienoto vērtību, atvest viņu mājās, jā, tur pārstrādāt, nokūpināt, un līdz ar to tas palīdz. Tik traki, ka viņi tik ātri bojājas? Jā, kā tā zveja sākās tā, tu teiksim, pēcpusdienā aizbrauc uz 5-6. Pirmie lomi jau parādās uz saula rieta, bet tev jāstrādā visu laiku jālas tās zivis nost, jo savādāk ronas uznāk un izplēsas visu linumu ārā. Un tu lasi nost un krāmē tai busā iekšā, un tā zivtiņa stāv vēsa. Un tas ir ļoti svarīgi. Jā. Un tad no rīta, kad tu brauc mājās, tu zini bez bēdām, ka tev tā zivtiņa tur ir laba. Ir uzņēmība, bet beidzot vismaz tas ir tas patīkamākais, ka atnāk līdz to mazo zvejnieku, jo nekad jau tā nav bijis, ka tas mazais zvejnieks, tā kā tu saki, visu laiku deguna zemē strādā vai izdzīvot, un nav vispār ne mazākā domāšana par to. Nevar pastīties ne pa labi, ne pa kreisi. Tieši tā, tev jāizdzīvo, tev jācīnās ar tiem roņiem, ar to pasauli, kas notiek jūrā. Tā ir. Paldies Mazjūras piekrastes zvejniekiem par iespēju aprunāties. Un novēlam, lai tīkli vienmēr pilni ar dāvanām un katrs rīts jūrā atnes mieru.